Šajā reizē ķersimies pie viena no grūtākajiem darbiem. Ir jāizgatavo pamatne, uz kā stiprināsies skaņu bloki un reģistru slīdņi. Bērza sagatavi nostiprinām darba galdā. Pēc tam precīzā attālumā citu no cita izurbjam gaisma plūsmas caurumiņus. Vispirms izurbjam viņus apaļus. Pēc tam šie caurumiņi tiek izveidoti kvadrātveida. Kad caurumi gatavi, sagatavē tiek iefrezētas gropes reģistru slīdņiem, jeb šīberīšiem, kas atvērs un aizvērs gaisa plūsmu attiecīgiem skaņu blokiem. Pēc tam tādus pašus caurumus, precīzi tādos pašos attālumos, iztaisam arī saplākšņu sagatavē. Tad no bērza sagataves nozāģējam plāno kārtu ar šiem kvadrātu caurumiņiem. Un tagad šīs kārtas abas ir jāsalīmē kopā. Lai caurumi precīzi sakristu, abām kārtām stūros tiek ievietotas kontroltapiņas. Līme sacētējusi, varam atbrīvot spīles un pārliecināties, ka slīdņi brīvi staigā spraugās. Apzāģējam tīrajā izmērā. Tagad ir jābūt tā, ka viņi te uzliek no līdz šitā te. Korpusā jāizzāģē nelieli robi, kuros fiksēsies klaviatūra. Skaņu bloku pamatnē izurbjam caurumus, kuros tiks ieskrūvēti metāla stienīši skaņu bloku nostiprināšanai. Lai šie stienīši droši turētos atbalsta līstītēs, tajās no apakšpuses tiek ievietoti īpaši uzgriežņi. Te var izmantot standarta vītņu kniedis. Nogriežam divas maliņas, lai šie uzgriežņi kokā nevar griezties uz riņķa. Lai izurbtie caurumi skaņu bloku pamatnē nenobīdītos iepretim atbalsta līstītēm, kurās tiek ievietoti uzgriežņi, šīs detaļas saskrūvojam kopā un tad gala korpusā ielīmējam šīs atbalsta līstītes. Tagad pielīmējam skaņu bloku pamatni korpusam.